Čau, te atkal es. Un šodien, drīzāk jau atkal šodien pat, es pamēģināšu uztaisīt vēl vienu interesantu lietu ar matiem. Jūs vēl varat redzēt no iepriekšējā video. Interesanta lieta ar matiem, kā es uztaisīt tādus kā viļņainus vai kaut ko tam līdzīgu. Es to tikko paskatījos, un es nezinu, vai man tas izdosies, bet es domāju, ka ir vērts pamēģināt. Jo, ja to izdara pareizi, tas izskatās ļoti forši īstenībā. Tāpat kā iepriekšējā video paņemam, atdalam šķipsas. Mēs paņemam vienkārši viņas un lūk šādi te. Kā taisam kaut ko līdzīgi kaplīšiem. Vienkārši skruņojam viņus. Jā. Paies neilgs laiciņš pirms to izdarīšu, tā kā es kādu brīdiņu aiziešu. Un lūk, man sanāca lūk šāda pīlīte. Atkal ņemam taisnotāju un velkam. Uzmanīgi ar matiem, viņi ar taisnotāju ļoti viegli apdeg. Piemēram, es te manā telefona ekrānā neko īpaši labi neredzu, tāpēc es laikam no jums novērsīšos un skatīšos vairāk spogulī. Augšā tur kaut kāda cilpa sanākusi, kaut kas tam līdzīgs, tas diezgan esmīgi izskatās. Tā, kā jau drīz būšu pabeigas. Un mums to jādara diezgan ilgi. Un nepielieciet arī pārāk tuvu sejai, jo tas var diezgan sāpīgi beigties. Tāks ir jāizdara to pašu arī ar apakšējo. Tikai es nezinu, kāds ir iespējams. Es nezinu. Uzmanīga pirkstiem, jo, piemēram, jūs varat redzēt, cik tālu man ir no taisnotāja. Aizbīd. Labi, es domāju, ka būs. Neaizmirstiet izslēgt taisnotāju. Jo, ja jūs to neizdarīsiet, man bail, kas var notikt. Tā, bišķiņ papūšat. Zinu, tas izskatās ļoti dīvaini, bet tas ir iedarbīgi, jo tādā veidā mati, tad, kad nevis izžūst viņi, jūs viņus padarāt atkal augsts, ka viņi sacietē, jo tā, ka viņi karsti, viņi visu laiku, tas pateicoties kā taisnotāji. Viņi paliek karsti un viņus var veidot dažādās formās. Tas ir ar jebkuru šāda tipā, piemēram, arī gofrētājiem, piemēram, tas arī ir. Ar šito diezgan ilgi tie mati paliek atkal augsti. Tā kā jā, pirms kādu mirklīšu jau atkal. Labi, skatīsimies, kas tur sanāk. Es esmu 100% nepārliecināta, ka man tur ir kaut kas vispār sanācis. Ai, kāda man tur ķēpa sanāk vai kāda. Es ceru, ka jūs man arī kaut ko normāli dzirdat, un es kaut ko pie sejiem arī tur čukstu. Jā, bet sanāca. Kulīgi. Uz saviem matiem to ļoti nepierasti redzēt. Jā, mēģinu vērķēmi. Bet forši. Nost kulīgi. Es tās taisīšu laikam ikdienā. Īstenībā pašā video viņi ņēma visus sev matus un šādi. Bet es nedomāju, ka tas ir iedarbīgi, jo, piemēram, jo smalkāk šķīstos, jo vairāk tie vilnīši sanāk. Tas ir pēc manas loģikas, dariet, kā jums vieglāk. Piemēram, man ļoti patīk. Bet, tā, ir tas pats, kas ar iepriekšējo. Vajag matu laku, kas mums stāv kaut kur tur uz kubodes. Uzpūšat un paliek vismaz uz dienu. Jūs nepievēršat uzmanību tam, kā šņurkājos, es vienkārši esmu slima pēc lielās skolas sniega kaujas. Jā, labāk, sīkāk informācija nestāstīt. Kaut gan es varbūt arī pastāstīšu citā video.
par savu dzīvi. Okay. Tātad šis ir šī prikola beigas. Un tā kā satiksimies varbūt arī šonadēļ vēl. Davai. Peace. Atā, subscribojiet, ja jūs vēl to neesat izdarījuši, un laikojiet.